27. februārī valsts akciju sabiedrībā Latvijas dzelzceļš viesojās Ķīnas Tautas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Jangs Guociangs, lai iepazītos ar Latvijas dzelzceļa izstrādāto tranzīta piedāvājumu un pārunātu turpmākās sadarbības iespējas. Mēs šeit runājam par Ķīnu, kurai ir ļoti strauji augoša ekonomika, kas attīstās, un, protams, šī attīstība prasa arī veidot jaunus transporta koridorus. Zinām, ka šobrīd ir izveidots transporta koridors caur Polijas ostām, bet mēs redzam arī ļoti labu perspektīvu, kad arī Latvija var iesaistīties šajā tranzīta koridorā. Es domāju, ka perspektīva šai sadarbībai ir ļoti liela. Mums vēl ir liels darbs priekšā, lai izveidot šo tiltu. Bet es esmu optimismu pilns, ka mēs to tuvākā laikā arī izdarīsim. Tātad izmantot tieši tās priekšrocības, kas ir Latvijai, tātad šis distribūcijas centrs reģionālais, ļoti liela nozīme Ķīnas vēstnieks arī atzīmē ir tas, ka mums ir šīs brīvās ekonomiskās zonas un tieši ostās ir brīvās ekonomiskās zonas. Ja, tātad tā ir ļoti liela priekšrocība pret citām Eiropas valstīm. Tā kā būs, es domāju, ka nākotnē būs projekti un mēs spēsim piesaistīt Ķīnas investorus šeit. Ķīnas vēstnieks Jangs Guocians norādīja, ka Latvijai ir ļoti labs geogrāfiskais stāvoklis, lai kļūtu par nozīmīgu globālā transporta un loģistikas tīkla sastāvdaļu. Ķīnas uzņēmējus varētu interesēt Latvijas piedāvājums, jo Latvija ir tuvu Ķīnas saražoto preču patēriņa tirgumu. Šobrīd lielākā daļa preču tiek transportēts pa jūras ceļiem caur ostām. No Ķīnas uz Eiropu un no Eiropas uz Ķīnu varētu transportēt visdažādāko veidu preces, jo īpaši patēriņa preces, arī izejmateriāls, dažādas detaļas rūpniecībai, ļoti piemērot transportēšanai ar dzelzceļa starpniecību būtu arī elektronika, jo dzelzceļa transports ir drošāks un ātrāks. Jau jūnijā šeit notiks plaša konference Rīgā, kur tiks uzaicināti gan lēmumu pieņēmēji, valdību pārstāvi, biznesa pārstāvi no dažādām valstīm, lai spriestu par jauno koridoru iedzīvināšanu praksē, un Latvijas dzelzceļa iniciatīva un arī Latvijas dzelzceļa priekšlikumi izveidojot jaunu tranzīta koridoru un veicinot konkurētspējīgus tarifus un konkurētspējīgas attiecības koridoru nodrošināšanā, mums ļoti palīdzēs stiprināt savu lomu reģionā un ļoti palīdzēs arī spērt platu soli pretī kravu diversifikācijai un mūsu tranzīta koridoru konkurētspējas palielināšanai.